Bet uz mūsu otro paneļa diskusiju es aicinātu pievienoties Tieslietu ministrijas tiesu sistēmas politikas departamenta direktoru Evu Kļukovu. Eva, sagaidīsim jūs ar aplausiem. Brīva izvēle, kur jums labāk patiktos. Certificēta moderātora Inese Briķene. Ines, kur jūs mums esat? Sagaidiet ar aplausiem. Inese, lūdzu. Zvērināta advokāte, certificēta mediātora un tiesību zinātņu doktore Dana Rone arī ir aicināta mums pievienoties. Prieks jūs redzēt. Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes juridiskās prakses un palīdzības centra direktora Zīle Gereiša. Zīle, es priecājos jūs redzēt. Un priecāšos redzēt mūsu paneļa diskusijas dalībnieku vietā arī valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sniedzēju Jūliju Pilleri. Jūlija. Prieks redzēt arī jūs, un es tagad saprotu, ka vispār mediācija, gluži tāpat kā izglītība, ir vairāk sievišķīga lieta, jo es esmu vienīgais čalis kā moderators šajā diskusiju panelī. Bet es aicinātu tagad, protams, kafiju un maizītes dara savu, ņemt rokās mobilo tālruni, jo arī mēs pirms šī paneļa vēlamies uzzināt jūsu viedokli, izmantojot Slido.com vietni. Ja esat atstājuši Slido.com, tad lūk tas pats kvadrātkods, kuru noskenējot jūs nonāksit internetu vietnē, bet pēc būtības jūsu pārlūku vēsturē vajadzētu būt saglabātam mūsu pasākumam. Un jāsaka, šeit ir jautājums, kuru mēs vēlamies jums uzdot un iegūt arī jūsu atbildes uz to, kādi juridiskie jautājumi jūsuprāt visbiežāk varētu tikt risināti izmantojot mediāciju. Un te ir gana daudz tādu iespējamu atbilžu variantu, kurus ģimenes strīdi dominē. Tur gan pagaidām nav ļoti daudz atbildētāju. Varbūt, ka tie ir darba strīdi, un tas ir jūsu vērtējums, komerc strīdi. Varbūt, ka strīdi, kas ir saistīti ar īres lietām un namu pārvaldēm. Varbūt jūsu pārliecība ir tāda, ka tie ir pilnīgi visi strīdi, kur mediācija var būt sudraba bulta vai zilā tablete. Un iespējams, ka ir arī kāds cits variants, kas šeit nav minēts un par kuru jūs esat gatavi izteikties, ka mediācija, es ceru, viss kārtībā, nevienam nebūs nepieciešama fiziskā palīdzība. Sākotnējā. Tā, nu ko, palūkosimies, kā tad mums klājas krēsls sabruka, nekas. Šajā brīdī, ja sekojam tam, ko paneļa diskusijas dalībnieki redz uz ekrāna, tad ģimenes strīdi ir dominējošā atbilde, un pēc tam ar burtiski līdzīgu balsu skaitu piekdaļa no atbildējušajiem saka, ka tie varētu būt arī šie te īres strīdi, vai kas ir saistīti ar īpašumu apsaimniekošanu, ja es pareizi saprotu, kas attiecas uz namu pārvaldēm, un arī visi strīdi ir tagad tas, kas ir izvirzījies kā otrās vietas ieguvējs. Jūs ar mediāciju esat saistīti profesionāli, un jums ir gana daudz kompetences. Kā jūs komentētu jebkurš, un aicinu brīvprātīgi būt tiem, kas novērtē šos rezultātus? Ģimenes strīdi, man šķiet, nemainīgi ir palikuši pozīcijā numur 1. Tas ir izskaidrojums ar to, ka ģimenes strīdos mēs visvairāk palīdzam, jo mums Tieslietu ministrija atbalsta šo programmu, kur var dabūt bezmaksas mediācijas, bet man vairāk patiktu atbilde visi strīdi. Jā, es pat pieļauju, ka varbūt jūsu komentārs varētu būt tāds, ka tas ir vairāk balstīts tajā līdzinājā pieredzē, jo mēs par mediāciju vienmēr esam runājuši kā par, tā teikt, pāru attiecības skaidrošanas tādu svarīgāko elementu. Es nerunāju par pāru terapiju, es runāju par mediāciju. Un varbūt, ka tā ir pieredze, kas vienkārši mudina uz šo atbildi. Jūs sakat, ka visi strīdi. Ko saka pārējās kolēģis? Es gribētu teikt, ka varbūt šis ir arī stāsts par atpazīstamību, ja mēs runājām arī sākumā posmā pirmajā kārtā, kad mediācija mums nav pietiekami pazīstama vēl līdz šim, tad ģimenes strīdi ir tas, kā jau minēja, kurā šobrīd valsts iesaistās un palīdz ar savu atbalstu un nodrošina šo iespēju tomēr mediāciju ģimenes strīdos nodrošināt arī ar valsts atbalstu, un varbūt tas arī kaut kādā veidā ietekmē tieši atbildes sniegšanu. Ja man liekas, ka darba strīdus, ap citu arī, man liekas, pietiekami daudz. Man šķiet, es esmu dzirdējis kontekstā ar mediāciju ir pieminēti, tāpat arī ārotbiedrības un darba devēja līmenī, ne tikai individuāli darbinieks un darba devējs kā juridiska persona. Bet, te mēs redzam šīs te atbildes. Paldies par jūsu līdzdalību un skaidrs, ka mēs gribam pajautāt jums vēl vienu jautājumu, lai jūs neaizmirstat, kā darbojas Slido.
Un otrs ir, tātad, kā jūs vērtējat nepieciešamību integrēt mediāciju valsts nodrošinātās juridiskās palīdzības sistēmā? Un šeit ir iespēja izvēlēties atbildi, ka tas ir nepieciešams, tā kā obligāti. Ir tāda vidēji svērta, ja piesardzīgāka atbilde, drīzāk nepieciešams, bet to piemērot atsevišķās lietu kategorijās, vai arī nav nepieciešams. Es lūdzu jūs izteikt klātesošos arī savu viedokli par šo jautājumu. Palūkosimies, kā mums iet. Žēl, ka šādā ekrāna kontrolas režīmā es neredzu, cik daudz mums ir to dalībnieku, bet nekas. Jā. Jūs redzat, kā mainās viedokļu pārsvars pretēji tam, ko jūs teicāt, ka varbūt ka visi strīdi, ka tomēr izdalīt vairāk atsevišķu lietu kategorijas, kurās tātad šo te integrēt mediāciju. Ļausim vēl kādu brīdi padarboties. Jebkurā gadījumā no atbildētājiem, ka nav nepieciešams, saka 6%. Tas ir ļoti maz par to, ka ir nepieciešams, bet kādā apjomā viedokļi dalās. Tas ir tas, ko jūs šeit redzat. Jūs varat turpināt izteikt savu viedokli arī par šo jautājumu. Es atgādināšu, ka Slido.com līdzīgi kā iepriekšējā panelī jūs varat izmantot, lai izteiktu savu viedokli, komentētu, varbūt uzdot arī savu jautājumu. Un es atklājot šo paneli, gribu pajautāt, kādi tad ir tie galvenie mediācijas ieguvumi, tad, kad mēs to izmantojam, piemēram, tādu juridisko strīdu risināšanā. Un kāpēc mediācija ir labākas zāles salīdzinot ar tiesvedību? Un ļaujiet man cilvēkam, kurš nekad nav bijis mediātors vai mediju procesā, es esmu medijs pats ar sevi. Kā tas darbojas? Lūdzu. Tā pirmā atbilde noteikti ir, kad mediācija dod iespēju saglabāt attiecības. Saglabāt cilvēciskas attiecības un varbūt pat sarunāties vienam ar otru. Man ir bijušas pat tādas mediācijas, kur cilvēki nav sarunājušies 5 gadus, un tad, kad viņiem saka, ziniet, jūs risinājumu atradīsiet, tad, ja jūs sāksiet sarunāties, un viņi sāk runāt viens ar otru, un noteikti nezinu, kāpēc brīnums. Viņi to klasificē kā brīnumu, bet īstenībā tā ir saruna. Un mediācija dod, manuprāt, tas lielākais ieguvums ir tiešām attiecības. Un mediācija dod iespēju arī ietaupīt līdzekļus, jo skaidrs, ka tiesvedības process, tas ir advokāti, juristi un visi pārējās iesaistītās personas, valsts nodevas galu galā. Tad šeit, ģimenes projektos, tas vispār ir valsts atbalstīts jautājums, bet arī citos strīdos viena speciālista atlīdzība ir salīdzinoši mazāk nekā valsts nodevas un visi šie lielie maksājumi. Tās kolēģis no jums, kas vairāk saistīts ar to judikatūras praksi, vai jūs redzat, ka mediācijas loma pārskatāmā pagātnē 10, 15, 20 gadu laikā ir palielinājusies, jo es jautāju citu iemeslu pēc. Mediācija savā ziņā ir salīdzināma ar cilvēku izpratni par to, cik lielā mērā var palīdzēt vai nepalīdzēt psihoterapija vai respektīvi jebkura konsultācija no malas. Un es pazīstu ļoti daudz cilvēkus, kas saka, ko viņš no malas tur vispār var saprast. Bet iespējams, ka attiecībā uz mediāciju jums ir dati, kas saka, ka tas kļūst par arvien biežāk izmantotu rīku strīdu risināšanā, un tam ir pamats kļūt par vienkārši ļoti organisku šo te juridiskās palīdzības daļu arī projektu līmenī. Jā, lūdzu, Zīle. Es savā darba dzīvē pārliecinos, ka, diemžēl, klienti, un mums varbūt ir tur drusku īpašāk tā kategorija, tiešām cilvēki ar ierobežotiem līdzekļiem, viņiem nav ne jausmas, kas ir mediācija. Jo mums nāk klienti, un mēs ņemam darba dzīvokļu ģimenes lietās, studenti advokātu uzraudzībā sniedz konsultācijas cilvēkiem. Mēs nekādas izziņas neprasam, vai viņi ir masturīgi, vai pietiek līdzekļi, nepietiek, ja viņi vēršas sēž pie mums. Un tās lietas visbiežāk ir tādas, ka ir jāraksta atzinumi, un mēs mācām studentiem, ka kā pirmo jums secinājumu tajā atzinumā vajadzētu likt izvēlieties mediāciju.
Un tad ir jautājums, man nav ne jausmas, kas ir mediācija. Un tad ir otrs, es uz to mediāciju varētu iet, ja jūs man pateiksiet viņam, ka viņam ir jādara tā un tā. Un trešais, jā. Un trešais ir, vakar tieši man zvanīja sieviete, un viņa teica, es aiziešu, un tad jūs tam manam vīram visu pateiksiet, kas viņam ir jādara, un man arī pateiksiet, un tad viss būs kārtībā. Un tad mēs nevarējām vienoties par mediāciju, un trešais ir, ka konflikti ir tā samilzuši, ka arī izskaidrojot, kas ir, es to cilvēku nevēlos redzēt. Un, tas ir par zināšanu par mediācijām. Man šķiet, ka 16 gadus jau katru semestri lasu lekcijas universitātu. Visu fakultāšu studenti var izvēlēties C-daļas kursus par mediāciju. Un, ticiet vai nē, katru semestri šo gadu laikā ir bijuši studenti, kas ir atnākuši uz meditāciju. Arī šajā semestrī bija studenti, viena studenta, ķīniešu valodu viņa mācījās, viņa ar visu paklājiņu bija atnākusi. Un tad tas ir, mēs šeit pieminējām to jauno paudzi, un var jau būt, ka tā ir pārlasīšanās, bet tomēr. Un tad, jo tālāk no Rīgas, jo mazāk izpratne par to, kas ir. Ko tad tu tur māci? Visbiežāk ir tā, vai tad universitātei māci arī meditāciju? Jo tālāk no Rīgas, jo mazāk. Diemžēl vēl joprojām. Tas ir 20 gadus ir mediācija, tā pavisam stabili Latvijā. 10 gadus ir certificēti mediātori, kas vada mediācijas. Un mana pieredze šāda. Labi, es pie mediācijas pielikšu klāt vēl vienu. Labi, ka jums tenāk tie, kas mācās spēlēt ģitāru, jo arī tas plastmasas gabaliņš arī ir mediātors. Tādi vēl nav atnākuši. Jā, bet es atgriežos pie tā jautājuma. Arī jums ir savu, tā teikt, redzējums un pieredze un savu kompetenci un zināšanas par to, kā mediācija darbojas. Vai jūs varat apstiprināt man izvirzīto tēzi, ka tas kļūst par sabiedrībā, jūs sakāt arvien tālāk no Rīgas, jo vairāk meditācijas, bet kopumā tas kļūst par praksē biežāk ar vien vairāk izmantot procesu vai metodu? Kā jūs? Es nezinu, vai tas kļūst par sabiedrībā populāru un izmantojumu metodu, kādā veidā atrisināt savas domstarpības un strīdus, bet šis projekts noteikti ir vērsts uz to, lai tas tā notiktu, lai tas kļūtu par ar vien vairāk izmantotu risinājumu savu domstarpību atrisināšanai. Tas, ko mēs redzam, kad tiesas process ar advokātu dalību, ar savu sacīkstes principu ir stāsts par to, ka ir vinnējusī puse un zaudējusī puse. Tad mediācija ir kaut kas pilnīgi pretējs. Tur nav zaudētāju. Tur abas puses ir ieguvēji un abas puses ir uzvarētājs. Tā kā šī domāšana pāriet no šīs zaudējušās un vinnējušās puses uz to, ka tomēr strīdu var atrisināt tādā veidā, ka abi ir ieguvēji, un tad neviens cits kā mediātori ar sirdi, kas ir izstāstīt stāstu par apelsīnu, tad tas ir tas, uz ko mums ir jāvirzās un kādā veidā mums cieņpilni tomēr šie strīdi ir jāatrisina, jo mēs runājam arī iepriekš par paudžu maiņām, par jaunajiem cilvēkiem, kas nāk un par to, ka mums ir jārada risinājumi, kas būs noderīgi ne tikai šodien, bet jādomā 3 soļus priekš arī nākotnē. Tad šī sarunāšanās māksla, tas jau nāk no ģimenes tomēr, un ja mēs neesam iemācīti sarunāties, tad mums ir jādara viss, lai tomēr nākotnē nākamās paudzes mūsu bērni mācētu sarunāties. Tajā, ko jūs sakat, es saklausīju atkal tādu domāšanas paradigmas maiņu. Ja, mēs esam piedzīvojuši laikus, kuros mums ir diezgan skaidra izpratne par to, kas ir īsts, patiesas un kam ir taisnība. Ja, un nespēja pieņemt, ka var būt dažādi. Ja, un ka taisnība var būt 2 un pat arī vairāk pusēm. Tas ir domāšanas un kultūras veida maiņa. Bet atgriežoties pie tā mani jautājuma par mediāciju, kā tas darbojas un ko mēs no tā varētu iegūt, jo tas faktiski ir jautājums, uz kuru mēs lūdzam arī mūsu auditorijā drusku padomāt tā kā līdz. Kas ir tas, ko jūs minat pie tādas ieguvuma sadaļas? Ieguvumu sadaļas, es sakšu ar to, ka es saprotu, ka vispār mediātora profesija ir nākotnes profesijā un izskatās, ka
turpmāk, ja tev ir labs mediātors biznesā, tev arī viss būs labi ar biznesu. Bet, ja mēs runājam... Viņus nesauc pa kaučiem? Iespējams, jā. Iespējams, jā. Bet šodien mēs runājam tieši par to juridiskās palīdzības sniegšanu, un šajā sakarā es varu pateikt tikai to, kā piemēram, sniedzot juridisko palīdzību ģimenes strīdos, es vispār uzskatu, kā mediācijai jābūt obligātam elementam procesā. Jo, ko dara mediācija? Mediācija atļauj risināt strīdu, izveidojot konstruktīvu sarunu starp ieinteresētām personām. Tad neviens nebūs zaudējumā, neviens nebūs vinētais. Un ģimenes lietas ļoti svarīgi, jo, piemēram, vecākiem, kas dzīvo šķirti, bet kuriem ir nepilngadīgie bērni, viņiem vienalga jāturpināt dzīvot. Un viņiem ļoti svarīgi komunicēt savā starpā, viņam ļoti svarīgi sadarboties un turpmāk risināt jautājumus par nepilngadīgiem bērniem, labklājību, attīstību un uzturēšanu. Un pārsvarā visas problēmas, kas saistīts ar, ko mēs mēģinām risināt, ir saistīti ar to, ka tie vecāki neprot savā starpā komunicēt, vai viņam ir konflikts. Protams, ka mēs nedzot juridisko konsultāciju varam viņam juridiski paskaidrot, kādas ir tiesības, pienākumi, kāds varētu būt iespējams risinājums tiesā, jo tas arī ļoti, ļoti svarīga tēma un sadaļa, jo cilvēki var nezināt par to, ka tēvam ir tiesības tikties ar bērnu, un mēs nevaram izslēgt. Bet tālāk, ko darīt ar tiem klientiem, ar šiem klientiem, jo klientiem ir emocijas, ambīcijas, viņi neprot neko ar to izdarīt. Tad šeit mums ir nepieciešama mediātora palīdzība obligāti. Un arī ļoti daudz lietas saistīt ar to, ka tiešām cilvēki vai nu ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, vai nu vienkārši nezina, un ir tāda kategorija, kur uzskatā, ka viņš vispār nav atbildīgs par bērnu, un lai valsts nodrošinā bērnu uzturu ar to minimumu noteiktu, ir vecāki, kur uzskata bērnu par savu īpašumu, un viņš ir tiesīgs darīt, ko viņš grib. Un visus šos jautājumus nevar atstāt vienkārši tāpat, jo tomēr pa vidu mums ir arī bērnu intereses. Un šajā gadījumā mums jādomā par tiem bērniem, par interesu ievērošanu. Bet tas ir tas brīdis, kurā mēs atkal diezgan uzreiz tā sausos, bērnu intereses, tad tur bāriņties vai kas, un tur vēl kaut kā, ja? Kas atkal, man liekas, ir pārspīlēt augsts līmenis, varbūt pacelts dažos brīžos. Es kļūdos? Es atceros, ka es nepārzinu visu to sistēmu, bet man tā kā uzreiz šķiet bērnu tiesības, viss bāriņties. Tieši tāpēc, kas notiek, kāpēc iesaistās bāriņtiesā, kāpēc tagad tiesnieši spēlē mediātora lomu tiesvedības procesos, jo vienkārši vecāki neizprot savas tiesības, viņi negrib uzņemties atbildību par to, ka viņam ir tie nepilngadīgie bērni. Viņi vienkārši deleģē savu atbildību visiem pārējiem tiesas sistēmas dalībniekiem. Tad mums jāmaina sabiedrības domāšanas stilu. Un mums ar to mediācija ir ļoti labs instruments un rīks, kā to izdarīt. Un tieši risinot juridisko strīdus ģimenes tiesības, mediācija jābūt ievestai un integrētai likumos, lai, kā viens no, piemēram, elementiem pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā. Tad, piemēram, puses vēlas iet ar prasības pieteikumu, viens no dokumentiem viņam jāpieviena vai no mediātora atzinums, vai no objektīvs paskaidrojums, kāpēc mediāciju viņa nevarēja iztenot. Ja? Jo arī mēs varam izmantot citu valsts pieredzi, kur jautājums ir atrisināts līdzīgs. Arī jums ļaušu, vēl nesat neko teikusi par to ieguvumu pusi, padomāt līdzīgi. Tajā pat laikā, pirms jūs apdomājat varbūt to savu sakāmo, es atgriezīšos pie iepriekšējās sarunas. Un tas, ko teica kolēģi, ka dominē mantojuma tiesības, dominē darba strīdi, un trešais bija vardarbība. Mēs atkal jūsu lokā atgriežamies pie tā, par ko auditorija te nobalsoja, pie ģimenes lietām. Jūs pārstāvējāt viedokli, ka patiesībā mediācija ir pelnījuši liela daļa. Faktiski visu strīdu veidi varētu būt mediācijā risinām. Bet par to pēc brīža. Ko jūs pie tās mediācijas iekļaušanas vai izmantošanas iegūmiem liktu no savas puses? Mediācija dara pilnīgi visās jomās, kur ir runa par attiecībām. Vienalga, vai tās ir ģimenes attiecības, darba attiecības, komerc attiecības, viņi strādā tur. Un es teiktu, ka šobrīd mediācija ir sasniegusi bīstams apmērus, jo tas, cik daudz šobrīd cilvēki iet uz mediāciju un cik daudz izlīgumu patiesībā tiek noslēgta ar mediātoru palīdzību, ir tādi, ka man, kas kā advokātam, liek bažīties par to, kas mums notiks ar tiesu praksi.
cilvēcīgi man ir prieks par šiem cilvēkiem, kas mediācijā noslēdz izlīgumu, bet kā advokātam es godīgi pateikšu, man ir žēl, ka šajā lietā neveidojās kāds ļoti noderīgs spriedums tālākajās lietās, bet tas ir tā jokam savu profesionāļu vidū, mēs tā varam atzīties. Ļoti veiksmīgi Latvijā ir iekļauts civila procesa likuma 137. pantā, 148. pantā, tātad pienākums jau rakstot prasības pieteikumu un paskaidrojums norādīt, ka vai piekrīt mediācija vai izmantot mediāciju, tātad jau pirmā saruna notiek juridiskās palīdzības sniedzēja par to, kas vispār ir mediācija. Un manu klientu lokā arī tie, kas ir trūcīgi, maznodrošināti, ļoti labas ir šīs zināšanas par mediāciju, tā kā man pat nav jāskaidro, kas tas ir, un cilvēki arī labprāt saņem arī interneta saites vai resursus par to, lai viņi var palasīt vairāk, un viņiem patīk, viņi var katalogu izvēlēties ar mediātoriem. Tā kā zināšanas ir labas. Bet jums ir tā advokāta skaudība par labu spriedumu trūkumu. Jā, man ir skaudība. Man ir melna skaudība par to, ka varbūt ne skaudība, man ir žēlums varbūt drīzāk tā, ka šī lieta neaiziet līdz spriedumam un ka mēs nelasam augstākās tiesas judikatūru par to, bet tas ir vairāk kā joks. Man ir prieks redzēt to, ka cilvēki ir vienojušies, vai tas ir darba strīds, vai tas ir komerc strīds, jāstarp citu arī mantojuma strīdi, ka cilvēki ir mediātori klātbūtnē šo izrunājuši. Un varbūt tie, kas varbūt ikdienā mazāk saistīti ir ar mediāciju, viņiem dažkārt liekas, ka mediācija tā ir tāda panacēja. Ja? Tur, kur ir kaut kādas emocijas, tur mēs aizsūtīsim pie mediātoru, mediātors izdarīs brīnumus. Dažkārt mediātors šos brīnumus nevar izdarīt, un tur ir vajadzīga kāda vēl cita speciālista palīdzība, vai tas ir psihoterapeits, katrai pusē atsevišķi. Bet mediātors noteikti var vismaz deeskalēt šo konfliktu un samazināt, vismaz, lai tas konflikts nesamilstu. Ja puses neiet pie mediātora, tad visbiežāk šis strīds tā kā vēdeklis izvēršās vēl par iesniegumiem citās tiesību aizsardzības iestādēs. Un tad patiešām ir milzīgs gan tiesu sistēmas noslodze, gan arī cilvēku resursu patēriņš. Tā kā mediācijai būt Latvijā. Jā, cik daudz ir varbūt no jūsu kolēģiem, kas arī tikpat lielā mērā skaudīgi skatās, ka tie mediātori tur baigi rosās? Ir drīzāk kā pārsteigums katru reizi, ka saņemot prasības pieteikumu vai paskaidrojumus, kurā cilvēks ir norādījis, ka nevēlas mediāciju. Un tad es vienmēr domāju, kas tā ir bijusi par sarunu advokāta kabinetā, gatavojot šo dokumentu, kad nav izdevies klientam izstāstīt, pamēģini, kaut 1 stundu pamēģini. Neviens ar varu Latvijā nespiež. Mums nav tā kā Itālijā vai Lietuvā, kur ir obligātā mediācija. Mums ir brīvprātīgā, un ja tad tu nevēlies 1 stundu no savas dzīves veltīt sarunai, tad gan ir pārsteigums, cik motivējoši ir bijis advokāts. Jā, es tieši gribēju, tas nākamais jautājums. Tā kā mēs advokātus tomēr saredzam kā daļu no šīs juridiskās palīdzības sniedzējiem, cik daudz no jūsu kolēģiem varbūt ne tikai skauž, bet tā kā viņi mediācija nē. Un tā kā viņi tad varbūt ir atkal tie, kas saka, pie mediātora tur nav ko iet, piedodiet. Jā, tie, kas ir advokāti, gan jau, ka tādi jūs neesat, bet zināmai provokācijai no manas puses arī te ir jābūt. Bet tā kā mēs tik uzsvērti runājām sākotnēji par šiem attiecības strīdiem un nonācām pie tām ģimenes lietām, jūs pārstāvējāt to pozīciju, ka tomēr visi strīdi ir pelnījuši mediāciju, vismaz sākotnēji. Saprast, vai tā metode iespējams tiešām neatslogo visu to sistēmu. Vai tas nozīmē, ka mums ir jāiegūst kaut kādas jaunas kompetences, jeb šo mediātori faktiski ir gana prasmīgi, kāda mums bija tas strīdu saraksts, tur īres un komerc un kādi visi tur vēl jā. Vai tas prasa kaut kādas zināšanas tiesnešiem, advokātiem, pašiem mediātoriem, vai esat gatavi jau, tā teikt, šī projekta ietvarā būt tie, kas faktiski savā ziņā izvirzīsies tā strīdu risināšanas tāda ļoti loģiska klātesoša daļa? Jā, šajā gadījumā ieejas biļete mediācijā vienmēr ir konflikts. Un konflikts ir ģimenes, darba, īres, jebkāds konflikts. Un tajā brīdī mēs esam gatavi iesaistīties šajās emocijās, iesaistīties strīdē un palīdzēt pusēm atrast risinājumu, kas der abām strīdus iesaistītajām pusēm. Un
Tātad tā lietas būtība jums faktiski ir sekundāra, ja jūs faktiski vērtējat, tātad mēģināt tos cilvēciskās emocijas savstarpēji salāgot, liekot saprast, ka katram no kaut kāda drusku būs jāatsakās, lai visi iegūtu. Jā, mēs radām šo te drošo telpu. Cilvēks ienāk, viņš beidzot ierauga, vai sadzird, ka viņš tiek sadzirdēts, viņam beidzot ir iespēja sadzirdēt otru pusi, ko mēs konfliktā parasti nedzirdam, bet tad, kad mediātors pasaka, viņš teica, ka vispār jau viņam arī nav nekādu problēmu par šo jautājumu, tad viņiem pēkšņi nāk apgaismība, jo konfliktā mēs viens otru nedzirdam. Bet tad, kad to pasaka trešā puse un izskaidro, ko tā īstenībā domā, un tas tur teica to un to, un tā mums te notikās, un tā tad reflektē un mazina šo te konfliktu un pārjautā un atspoguļo un visādos veidos šīs tehnikas izmantojot, mēs ļaujam cilvēkam sadzirdēt vienam otru un ļaujam līdz ar to nonākt pie kaut kāda kopīga rezultāta, kas dara abām divām pusēm. Protams, mēs, kā Dana teica, tas nav brīnumlīdzeklis, tas nenostrādā vienmēr, bet jebkurš konflikts ir risināms ar mediācijas starpniecību. Un tagad jautājums par projektu. Atgriežoties pie pieeja tiesiskumam, mēs runājam par mediācijas integrāciju šajā te juridiskās palīdzības sistēmā. Tas man liek domāt, ka līdz šim juridiskā palīdzība gāja pa vienām sliedēm, un tad tur kaut kur blakus uz perona atradās mediācijas, tā istaba, tā drošā telpa. Tagad mēs faktiski gribam šo iekļaut šajā juridiskās palīdzības sistēmā kā būtisku algoritmu daļu. Ko tas nozīmē? Tas būtu pilnīgi loģisks un normāls turpmākais solis, kādā veidā vispār veidot strīdu risināšanas kultūru Latvijā, līdzīgi kāds ir pilnīgi citās arī valstīs, kur tā domāšana un tiesiskā attīstība ir gājusi uz augšu. Proti, ja līdz šim, kā jau es minēju, mēs esam pazinuši, ka strīdu atrisina tikai tiesa un tiesā, tad mediācija, kas Latvijā ienāca, kā mēs te minējām skaitļus, 20 gadus atpakaļ, bet mediācijas likums ir 10 gadus vecs, kas nozīmē, ka jau ir radīti tiesiski instrumenti, lai mediācija būtu kā strīda risināšanas veids, tad valstī ir jāuzņemas atbildība un jādomā, kādā veidā šo mediāciju darīt pieejamu arī tiem, kas to šobrīd paši nevar atļauties. Un tad mēs atgriežamies pie projekta mērķgrupas, sociāli neaizsargātie un nabadzības riskam pakļautie cilvēki, jo, būsim godīgi, mediātors tieši tāpat kā advokāts arī kaut ko maksā, viņi nestrādā pro bono, un ja valsts ir radusi risinājumu, kādā veidā mēs nodrošinām juridisko palīdzību šiem maznodrošinātiem trūcīgiem un cilvēkiem, kas nokļuvuši īpašā situācijā ar valsts apgādībā, tad valstī ir arī jādomā risinājums, kādā veidā mums darīt viņiem pieejamu mediāciju, kā vienu no viņu izvēlēm savu domstarpību atrisināšanai. Tā ir tāda pilnīgi loģiska un īstenībā jau es gribētu pat uzdrīkstēties un teikt, ka mēs jau esam mazliet nokavējuši, to vajadzēja jau ātrāk. Bet mēs to darīsim tagad. Labi, ko tas mums nozīmē komentāri no jūsu puses? Tie pārējie, kādas ir tās priekšrocības mēs tajā virzienā ejam? Varbūt es mēģināšu sakt atbildēt, ko tas mums nozīmē. Tad sāksim ar to, kā praktizējušie jurista advokāta mērķis ir darboties vislabākās klientas intereses. Un tad, ja mēs saņēmām klientu ar strīdu, mums jāizvērtē un jāpiedāvā viņam vislabākais risinājums. Un ja mēs redzam, kā vislabākais risinājums ir miera izlīguma noslēgšana un mēģinājums vienoties pie mediātorā, mēs to tehniski tieši sniedzot juridisko palīdzību, valsts nodrošināts juridisks palīdzības likumā ietveras, to tehniski nevaram izdarīt, jo mūsu darbā portfēlī ir tikai 3 instrumenti: konsultācijas sniegšana, procesuāla dokumentu sastādīšana un parstāvība tiesas sēde. Un es teoretiski domāju, kā tad mediācijas instruments parādīsies kaut kur pa vidu, tiks integrēts arī platformā, un tad mēs darīsim šo darbu efektīvāk. Jo es arī varu pateikt to, kā, piemēram, ir gadījumi, kad prasības pieteikuma iesniegšanā, nemēģinot vienoties ar otro pusi, izraisīja ļoti nelabvēlīgas sekas. Otrā puse bija tikai aizvainota, un
tik dziļi aizvainota, ka mēs vispār zaudējam iespēju tālāk un turpmāk runāt par kaut kādu izligumu jau civilietas ietveros. Tāpēc es uzskatu, ka tieši tā ieviešanā valsts nodrošina juridiskas palīdzības sistēmā mediācijā aizņems kaut kādu savu prātīgo vietu. Protams, ka jāpadomā, kurā un kā to visu tehniski realizēt, bet tas dos labus rezultātus, jo mēs tiešām darīsim vislabāko klientiem un arī atbrīvosim tiesu no nevajadzīgas slodzes. Jā, interesanti arī paskatīties ir statistikas datos par mediācijas izmantošanu Latvijā. Tad, kad mediācija sāka apmaksāt Latvijas Republikas Tieslietu ministrija, tad notika liela šī mediācijas popularitātes palielināšanās, un tad vienā brīdī šīs finansējums tika pārtraukts, un mediācijas skaits diezgan būtiski samazinājās. Un finansējumam atjaunojoties, tad tiklīdz cilvēki atkal varēja saņemt valsts apmaksātu mediāciju ģimenes lietās, atkal šis skaists aizgāja augšā. Tas liecina, ka sabiedrībai ir interesi, ir vēlme risināt strīdus mediācijas ceļā, bet kaut kāda iemesla dēļ viņi nevar viņu apmaksāt šo mediāciju, un ja valsts varētu līdzfinansēt vai finansēt šo pakalpojumu, tad šī interese būtu visās pārējās arī lietās. Ar ģimenes lietām ir tā, ka tas ir arī lielāko noslodzi veidojošais strīds, kas vispār ir tiesās, bet arī visi pārējie strīdi, kas tiesās ienāk, un šeit bija piemēri uzskaitīti uz ekrāna, arī tur cilvēki būtu ar mieru viņu risināt, ja vien būtu kāds līdzfinansējums. Tā kā ļoti jauki, ka šis projekts tad atbildēs arī uz šādiem jautājumiem. Jā, es nezinu, vai jūs dzirdējāt to mūsu iepriekšējo paneli, bet man ir alias. Es esmu Jānis no Daugavpils, un es esmu izmantojis pusstundu garu to vizīti pie kolēģa, kurš ir izskatījis manu papīru, un viņš tagad saka, tev tur mediācija. Kas tad ar mani tagad notiek? Es zvanu mediatoriem, un mediatori saka, par naudu? Nē, tiešām ļaujiet saprast. Es visu laiku mēģinu iekāpt tiešām vienkārši cilvēku kurpēs, kā tas darbojas. Jo tas ir tas, atvainojiet, tas pakalpojuma dizains sākas no tā, vai es iešu pa labi vai pa kreisi, vai man tur būs zīme tālāk. Nē, vai citiem vārdiem, kas tad tajā algoritmā ir domāts, kā tam būtu jānotiek. Es atceros. Jā, lūdzu. Gribi? Lūdzu. Nē, es varbūt no tāda politikas veidošanas viedokļa. Es nesaku, ka man šobrīd ir gatava atbilde un rezultātā tieši tā arī notiks un tā arī būs, bet tā doma un ideja, ko mēs esam runājuši, auklējuši savā Tieslietu ministrijas paspārnē, tieši tāda arī ir, kad mums nevajag radīt vēl vienu jaunu institūciju vai vēl vienu jaunu iestādi Latvijā, kas nodarbotos tieši ar mediācijas piešķiršanu. Mums ir starptautiskā mediātoru padome, kas viņa nav administratīva iestāde tādā izpratnē, kas nodarbotos ar iesniegumu izvērtēšanu, ar apstrīdēšanu tā tālāk, bet mums ir tiesu administrācija, kas to visu jau māk un zina. Un mums ir sabiedrība, kas pazīst tiesu administrāciju, viņa zina, ka valstī ir valsts nodrošinātā juridiskās palīdzības sistēma. Tātad, runājot par Jāni no Daugavpils, kurš zina, ka valstī ir valsts nodrošinātā juridiskā palīdzība, es esmu atradis iestādi, esmu nokļuvusi līdz advokātam, un advokātam jau šobrīd faktiski ir viņa atzinuma sniegšana tiesu administrācijai, vai strīda atrasināšana vispār ir nepieciešama, vai turpmākā juridiskā palīdzība būtu jānodrošina. Tad šeit es tagad kā ideju saku, es nesaku, ka tā arī būs, bet tā doma ir, ka advokātus mēs arī varētu apmācīt, kas ir mediācija, kurš strīds ir mediējams, un tad caur šo iespējams advokāta atzinumu, advokāts ir tas, kurš pasaka, tieši tāpat kā Jūlija jau minēja, nē, šeit visefektīvākais un pušu interesēm atbilstošākais veids tomēr strīda atrasināšanai ir mediāciju. Un iespējams tieši advokāts ir tas, kurš dod šo signālu, nē, tev ne pie manis, tev ir jāiet otrajās durvīs, tur, kur sēž mans kolēģis mediātors. Tas ir viens no risinājumiem. Gerēšs, kundze, jūs arī gribējāt? Jā, es atceros, ka savulaik bija tādi mediātoru galdi, jeb mediātoru dežūras tiesās. Mediātori dežūrēja. Protams, tad būtu jautājums, kas ir tie, kas tur piesakās. Tas bija bez maksas, ja tas bija finansēts, es neatceros. Jā.
Un tad pie tiesu administrācijas, lai Jānim nav kaut kur jāklīst un jāmaldās, ir šis konkrētās dienās, laikos vai tur ir pieejams šis mediātors. Ka viņam nekur vairs nav jāiet un nekādas tur advokāta, tas advokāts ir teicis, būtu labi pamēģināt mediāciju vai vienalga kāds konsultants, un tas mediātors tur ir. Un tas mediātors to stundu tur atvēl tam cilvēkam, un tā pirmā mediācijas sesija var tur notikt, un cilvēkam ir iespēja tad izvēlēties, vai viņš varēs turpināt, vai viņš nevarēs turpināt. Mums ir pārīts jautājumi no zāles. Viens ir šāds. Vai mediācija, jūsuprāt, ir piemērojama arī vardarbības gadījumos? Vai tā ir piemērojama vardarbības gadījumos, tad, kad ģimenes noteikti? Par šo jautājumu šķēpi ir lausti diezgan daudz un ir bijušas pilnīgās polaritātēs atbildes. Gan tādas, ka pilnīgi noteikti nav piemērojams un ka ar varmāku šeit nav ko runāt un ka cietušais var būt viegli ietekmējams. Un ir arī tāds, ka mediācija var notikt, jo mediācija nevienmēr notiek kā kopīgas sesijas. Mediācija var notikt arī kā atsevišķas sesijas, kur caur mediātoru atsevišķā sesijā viena puse izstāsta vēlamo un otra puse izstāsta to, ko vēlas sasniegt. Un mediātors kā atspole iet no viena pie otra un mēģina runāt. Un būs lietas, kur varēs atrisināt un būs, kur nevarēs. Vardarbība jau arī nav viens noteikti lielums, viņam arī ir gradācija, tāpēc atkarībā no tā, kas ir noticis, varētu izvēlēties vai uzsākt šo mediāciju. Šeit, protams, ir jābūt ļoti jūtīgam pret tēmu. Jā, es atceros, savulaik mācījos, bija tāds projekts probācijas dienestā, kuras vadīja izlīgums, kas būtībā tāpat mediācija ir nedaudz citu struktūru. Tad Norvēģijas kolēģi uzsvēra, ka mediācija vardarbības gadījumos nekādā gadījumā nē, tikai abām pusēm ir rehabilitācija, vienai, otrai. Mums nav tik ļoti tādas izteiktas tās sistēmas, kas palīdzētu varmākam un cietušajiem. Bet es varu piekrist Danai, ka ir dažādi šie konflikti, un droši vien tā nav satikšanās. Bet vai patiesi labs rezultāts var būt tam cilvēkam, kurš nav ārstējies no vardarbības un kurš arī, starp citu, no upurlomas nav izgājis? Neesmu pārliecināta. Tas ir tiešām diskutabls jautājums joprojām. Un tad ir vēl viens jautājums, kas arī mazliet iezīmē iepriekš uzdoto, kas arī no auditorijas, kuri gadījumi tomēr nav mediātora lauciņš. Tad ļoti skaidra apjausma. Ja? Ja es sapratu par to vardarbību, jūs teicāt, faktiski gadījums ir tas, kas jums sniedz atbildi, vai tur tā mediācija vispār var palīdzēt vai nē. Tātad individuāls izvērtējums, nevis vardarbība kā tāda, ja, kā joma. Bet vai jūs redzat, ka ir jomas, kurās mediācija ne? Bet, ja drīkst, es gribētu arī papildināt iepriekšējo vēl jautājumu attiecībā. Es pilnīgi piekrītu Danai, es pat esmu piedalījusies diskusijās, kur tiešām lauž šķēpes un tā arī nenonākt pie kopsaucēja, tad būtu vai nebūtu mediācijai vardarbības gadījumos. Bet es gan piekrītu un esmu tajā pusē, kas saka, ka vardarbība mums arī ir dažāda. Mums ir fiziskā, emocionālā, psiholoģiskā un seksuālā vardarbība. Tad jautājums ir, cik dziļa ir tā vardarbība, cik ilgi viņa ir notikusi, un te ir milzīga atbildība uzlikt tieši arī uz šī mediātora pleciem, vai viņš spēj saprast un nolīdzsvarot šo pušu līdzsvaru, lai nav tā, ka vienai pusē ir kaut kāds augstāks pārsvaris, otrai zemāks. Tā kā es gribētu teikt, ka tas ir tieši profesionāla mediātora uzdevums saprast, vai arī vardarbības gadījums ir medējams. Ir citas piebildes par šo? Jā, attiecībā uz to, vai visos strīdos mediācija ir iespējama, šeit mēs varam runāt attiecībā jau skatoties pašu konflikta eskalācijas pakāpi. Ja tas konflikts ir tajā līmenī, kad es miršu un tevi ņemšu līdzi, jo mēs te abi tagad mirsim, mediātors nepalīdzēs, jo mēs neliksim pakaļ. Bet ja tas nav tik ļoti eskalējies, bet mēs te vēl tikai sākam grupējumus vilkt viens otram, tur radu saimi apkārt un iestādes un visu kaut ko, tad šeit mēs vēl varam palīdzēt sarunāties. Un tāpēc, ja tas konflikts ir eskalējies ļoti augstu, tad nepalīdzēs nekas, te vajag stingru roku, tiesnesi, kurš pateiks, ka būs tā un tā. Bet ja puses vēl ir runājams savā starpā, nav sabojājuši tās attiecības
tad mediācija būs vietā jebkurā strīdā. Un tāds noslēguma jautājums, jo dīvaini, bet tūlīt būsim arī pie fināla. Skaidrs, ka es vairāk kārt esmu pieminējis to sadarbības fenomenu jebkurā procesā vai sistēmā, kuru mēs veidojam. Es pieminēju gan pašvaldības, bet šajā gadījumā par sadarbību starp tiem juridiskās palīdzības sniedzējiem, vai tie būtu advokāti vai jebkurš cits, kuri tajā sistēmā ir iesaistīti ar mediātoriem. Un varbūt jums ir katram sava tāda atbilde, kas šo savstarpējo sadarbību no savu skatu punktu raugoties varētu veicināt vai pilnveidot vai uzlabot. Un kas tur ir darāms? Ārpus tās skaudības, varbūt tad es sāku ar jums. Varbūt jums ir arī prieks. Jā, ir labas prakses piemērs par starpdisciplinārām mācībām, kur nāk kopā un mācībās piedalās advokāti, mediātori, tāpat arī tiesneši. Un tieši šādas mācības arī šobrīd, piemēram, notiek šī paša projekta ietvaros komunikācijas veicināšanā, respektīvi, ka vairāk profesiju pārstāvji apspriež vienas tēmas jautājums kopā, piedalās izspēlēs. Mazāk ir šajās mācībās jāmācās teorija, to mēs visu zinām, normatīvos aktus esam izlasījuši, bet mēs izspēlējam mediācijas gadījumus kopā un sajūtam to mediācijas garšu, to mediācijas varēšanu, mediācijas robežas, un tad ir arī vieglāk ieteikt šo mediāciju un vieglāk izskaidrot klientam, kas tevi sagaidīs šajā mediācijā. Tas ir noteikti izdarāms, tādi prakses treniņi, tos var taisīt reģionāli, tos var taisīt dažādi, attālināti kopā. Un tas ļoti palīdz veidot šo sadarbību un iepazīt arī mediātors, zināt, kurš ir mediātors. Jo, piemēram, būs gadījumi, kad mēs klientus sūtīsim pie tāda stingrāka, varbūt tāda valdonīgāka mediātora, un būs, kur vajadzēs mediātoru, teiksim, ar psiholoģijas vairāk zināšanām, un tieši tās kopīgās mācības iedod labu ieskatu. Ko jūs piebilstu par sadarbības veidošanu? Jo, kā jau es teicu, ir vienas sliedes un bija blakus perons. Un tagad mēs tā kā gribam, lai tomēr visi iet roku rokā uz to labo mērķi. Godīgi sakot, es piekrītu Danai, ko viņa teica. Manā ieskatā tā arī ir, tas ir apmācība jautājums, tas ir komunikācijas jautājums, jo ik viens, vai tas ir tiesnesis, vai tas ir prokurors, vai tas ir draugs vai Jānis no Daugavpils, ja es noticēšu un ticēšu mediācijai, es viņu arī viegli ieteikšu pārējiem tādējādi, ka arī tā otra puse noticēs. Un no sākuma tad mums laikam ir jāizmāca to, kurš ir gatavs viņu ieteikt, kurš ir gatavs viņu diagnosticēt, un tad arī tā popularitāte raisīsies. Tā kā tas ir apmācība un komunikācijas jautājums. Paldies. Kā jūs uz to raugāties? Jā, es pilnīgi piekrītu arī mediācijas dienās, tad, kad mums tāpat kā advokātiem ir mediācijas dienas, un tad mēs laipni aicinām visus iepazīties ar mediāciju. Un šeit mēs bieži, piemēram, es pati esmu sēdējusi tiesā mediācijas dienā un kā karstus pīrādziņus tiesnesis atved pušu dalībniekus pie manis un saka, ņem, iestāsti viņiem, kas ir mediācija un kā viņi var palīdzēt. Es viņiem tur stāstu. Un viņi saka, varam mēs pamēģināt? Es saku, mums jau tur tāda līguma ar mediātoriem visādi, vai paspēlējamies? Es saku, labi. Pamēģinām, un mēs tā sākam runāties un plūstoši pārējām pie tā, kad puses ir gatavs pamēģināt to mediāciju, un šis brīnums, ka par mums neviens nezina, dažreiz liekas kā tā, mēs tik sen jau esam, tik daudz jau tomēr dodam, un pēkšņi kāds ienāk, saka, es nezinu, kas ir mediācija. Un jums pat nav paklājiņa. Jā, un tu skaties un brīnies, bet un tieši, manuprāt, tad, ja juridiskās palīdzības sniedzēji vairāk zinās, kas ir mediācija, viņi būs apmācīti un viņi būs šo ieteicēju vidū, ne tikai bāriņu tiesas, kas mums tagad ir klasiskie ieteicēji, bet ka tie būs arī juridiskās palīdzības sniedzēji, tas tikai dos iespēju. Bet vai tas darbotos arī uz otru pusi? Ka ne tikai te juridiskās palīdzības sniedzēji tiek apmācīti par to mediāciju labāk, bet arī kā mediātori kaut ko vairāk uzzina par to juridiskās palīdzības pusi? Noteikti. Es domāju, ka mēs varētu arī mest akmeni sev, kad mēs tiem juridiskā palīdzības sniedzējiem tālāk nedodam tos savus klientus vai neiesakam, ka te varētu būt tas sadraudzības kaut kāds pasākums, kur mēs viens otram palīdzētu. Paldies, Gerēšs, lūdzu. Es palieku pie savas daļas. Es katru semestri stāstu kādiem 80 studentiem, tad gana daudz par mediāciju.
Tā skaitā jaunajiem topošiem juristiem, tad nākamajiem palīdzības sniedzējiem. Kas tas ir, kā to dara? Es stāstu tā skaitā arī par tiesu administrāciju, jo visiem auditorijā sēdošiem var būt radi draugi, kaimiņi, kuriem ir jāiet vai pie Ļenas, vai pie manis uz mediāciju. Un tā kā, mana daļa ir tāda mēdīja loma stāstīt par šo arvien vairāk un vairāk. Un tas, ka tur ir juristi, tas ir ļoti svarīgi, jo viņi ir tie, kas to uzzina un var nest tālāk. Arī juridiskās prakses un palīdzības centrā studenti, gatavojot šīs savā dzīvē pirmās prasības un atzinumus un brīdinājumus, visur viņi ir apmācīti, viņiem ir jālieto šis mediācijas vārds. Vai pie jums ir bijuši studenti, kas interesējas tieši par to juridisko palīdzību? Nevis atnākoši uz meditāciju, kā jūs teicāt, bet otrādāk. Meditātori. Meditātori. Nē. Mums tomēr vajag drusku arī to smaidu dabūt. Jā, man ir bijuši studenti, par ko man ir ļoti liels prieks, kas ir pēc kāda laika atrakstījuši zīli, pateicoties tam, ka es klausījos šo kursu, es aizgāju uz mediāciju. Un man ir jāpieņem, ka droši vien, ka viņi zina arī, ka var aiziet uz juridiskās palīdzības administrāciju, bet, tā kā, jā. Paldies, Vilers kundze, ko jūs? Es pilnīgi piekrītu kolēģiem un Danai Ronēne, kurā runāja par to, ka tiešām komunikācija jābūt sadarbībai un tiem dalībniekiem jārunā vienā valodā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, kā praktizējušais jurists, kurš piedāvās mediāciju saviem klientiem, viņam jābūt ļoti pārliecinošam, viņam jāzina, ko viņš piedāvā, viņam jābūt zināšanām elementāram par psiholoģijas, varbūt metodēm, instrumentiem un tā tālāk. Un tajā pat laikā arī mediātoriem jābūt labām jurisprudences zināšanām un arī konkrēto strīdu risināšanas normatīvo bāzi viņam par to jāzina. Jo, piemēram, es nebūšu priecīga, ja nosūtot savus klientus pie mediātora, viņš man paziņos, ka super, mani klienti, tavi klienti vienojas, tad mēs tagad noteiksim bērnu dzīves vietu pie mātes, pie tēva, uzturu līdzeklēs neviens nemaksās. Ja? Minētais nav iespējams saskaņā ar likumu. Ja, par ko tad mediātoriem ir ļoti liela nopietna funkcija, un tad viņiem ļoti labi jāzina, kāds varētu būt juridiskais risinājums konkrētā strīdu, kuru viņi mēģinās atrisināt. Bet mācamies. Un mēs un viņi. Paldies! Es gribu teikt liels paldies par jūsu dalību mūsu šīs dienas paneļa diskusijā, un klātesošie apliecina ar saviem aplausiem jums. Paldies par izteikto. Un noslēgšu ar pēdējo, tas bija tāds komentārs. Iespējams, ka projekta ietvaros arī juridiskās palīdzības sniedzēji ieraudzīs mediācijas nozīmi harmoniskākai sabiedrības veicināšanai. Un es gribētu teikt, ka iespējams arī mediācijas ļaudis ieraudzīs juridiskās palīdzības nozīmi. Tā mērķa grupa ieraudzīs iespēju tiesiskuma pieejamībai. Un savukārt mēs labāk sapratīsim, kas ir tas, ko viņiem vajag. Es tiešām gribu teikt, es piecelšos kājās. Jūs varat palikt sēdēt. Paldies jums vēlreiz. Teikšu lidmašīnas valodā. Runā jūs kapteinis. Esam nolaidušies laikā, tieši tā kā solīts, lai gan izlidojām mazliet vēlāk. Ārā ir labs laiks, bet par ko man liels prieks, ka bijāt ar, savu klātbūtni šeit un otrs puses ekrāniem. Mēs šodien esam palaiduši peldējumā, manuprāt, ārkārtīgi svarīgu kuģi, kam ir tieši sakars ar tā dēvēto sociālo labklājību. Es to pieminēju jau pasākumu ievadā. Alberts Einsteins ir teicis, ka kuģim, protams, drošākā vieta ir ostā, bet šim teicienam ir otra puse. Ne tam kuģis ir radīts. Lai labs peldējums! Paldies! Uz tikšanos!